Esiet sveicināti, mīļie draugi un sekotāji šajā pirmssvētku dienā. Mēs esam pie jums atnākuši šajā svētvinīgajā vakarā, lai dalītos ar kādiem brīnišķīgiem jaunumiem. Varbūt jūs atceraties, pašā vasaras svelmē mēs jau vienreiz nācām pie jums ar jautājumu par kādu projektu, kas Aivim jau kādu laiku tika briedis. Tika briedis. Jā, un tādā sakarā mēs vēlējāmies no jums uzzināt dažus mārketinga, kā lai pasaka, aktivitātēm vajadzīgu informāciju. Jā, mēs nācām pie jums, lai uzzinātu un iegūtu no jums informāciju, vai jums šāds projekts interesētu. Un kas šis bija par projektu? Projekts saucās Grāmata, tieši tik vienkārši. Un ņemot vērā to, ka toreiz atsaucība bija, cik viņa bija, tad atbilstoši tam projekts tika bīdīts tālāk, tika koriģēts un papildināts. Un tā, burtiski šajās dienās, ir radies gala produkts, un tās izskatās šādi. Tā ir attiecīgā grāmatiņa ar nosaukumu Viņpus sapņiem. Tā ir fiziska grāmatiņa cietos vākos ar diezgan interesantu noformējumu. Protams, ka tā tirāža tika izdrukāta ņemot vērā attiecīgi to statistiku, ko mēs tajā aptaujā redzējām. Tāpēc, protams, tas gluži nekāds gada bestsellers jau droši vien nebūs, jo tas, kas tas vispār ir un kāpēc tas ir tapis, tas vienkārši ir dvēseles stāsts, tas, ko jūt sirds, kad viņai ir reizēm skumji, reizēm priecīgi, reizēm viņi iemīlās, un tad viņi vēro to, kas notiek šai pasaulē, tai skaitā arī mūsu daudz cietušajā dievzemītē, un viss tā rezultātā sakrājās šādas tādas pārdomas, kas ir dokumentēti pierādītas tagad šajā te darbā. Turklāt te jau faktiski ir tā, ka šeit sevi piesaka vēl viena talantīga māksliniece, jo kas ir autors šim vākam, un te starp citu ir arī 11 ilustrācijas, te nav tikai dzeja viena. Jā, tā tad, principā, tie ir svētki arī man. Man jau arī tie ir svētki, tā, kad prieks par tavu veikumu, prieks par to, ka tas beidzot ir ieraudzījis tādu fizisku, reālu dienas gaismu. Un, jā, ilustrācijas šai te grāmatiņai ir zīmējusi mana meita, Marija. Tā kā viņai arī tas ir tāds pirmais dvēseles iznācies lielajā mākslas tādā lauciņā, un viņa pat ir ārkārtīgi gandrīta un priecīga, kad mēs varējām apvienoties visi tādā kopējā projektā, un tiešām liels lepnums un prieks, kad zīmējumi tiešām ir brīnišķīgi, un jā. Faktiski sanāk tāds kā piemājas neliels kolhoziņš, jo te ir iesaistīta visa dzimta šajā procesā. To arī iedziedāja vairākas dziesmas no šiem tekstiem, un tur arī recenzija vēl no mākslinieka. Tā kā ļoti tāds ģimenisks pasākums šis ir. Tātad pie paša galvenā varbūt pastāsta, kā mēs varam šo te grāmatiņu iegādāties, kā cilvēki var pie viņas tikt, un cik tad nāk? Jā, toreiz, kad mēs gribējām saprast, cik tad nāk, un kā tad sanāk, tas viss bija atkarīgs, protams, no izdevniecības. Tā ir paldies Jumavai par to, ka viņi uzņēmās to visu realizēt. Jā. Un toreiz aptuveni tika teikts, ka tas būšot tā standarta cena, kaut kāda 8–9 eiro varētu būt, un uz to mēs arī bijām uzrakstījuši, ka tāds varētu būt, un balstoties uz to, tad viss tas aptauja bija. Taču priecīgā ziņa ir tā, ka ir sanācis lētāk, jo faktiski tā cena ir tikai 7,56 pie viņiem patiešo, ja pērk. Tas ir citu mazāk nekā tām. Tas ir viens no Ziemassvētku brīnumiem, jo šajos laikos reti, kas sanāk lētāk kā plānots, parasti ir otrādi. Katrā ziņā tas nav tā kā Rail Baltica, kas sadārdzinās 8 reizes procesa gaitā. Tas noteikti ir lētāk nekā visas tās grāmatiņas, ar ko tur tagad stumj plauktus pilnas. Vienmēr sakot, bet tas vēl nav viss, par cik ir Ziemassvētki un par cik
tā arī bija teikts, ka pirmajiem 100 tā cena būs vēl iepriecinošāka. Tad mēs to arī paziņojam, jā, tā tas strādā, tā tas ir izdarīts. Links ir pie šī te posta patiešo uz to grāmatu, uz izdevniecību. Tur var ievadīt kodu, ko tu saucas Viņpus, bez eņģā, bet Viņpus. Viņpus saucās. Tad tā cena ir laikam 5 eiro sanāk tikai. Jā, tā kā principā pirmajiem 100, kas šo te kodu ievadīs, gan pērkot internetā, gan, es saprotu, arī ejot uz Jūmos grāmatnīcu, ja? Nosaucot šo te kodu Viņpus. Jā, tur ir arī tā, ka var aiziet uz Dzirnavu 73, kur ir tā izdevniecība pati, arī lielvārdē fiziski tas būs. Var pateikt to kodu, var arī internetā pasūtīt ar visu omnivu, kā parasti tas notiek. Es tā saprotu, ka otrajiem 100 tur būs laikam 6, tad. Un viņiem tur arī šobrīd ir savas visas atlaides, kaut kādas šobrīd tur, vienmēr sakot, tur var izvēlēties visādus kodus, kurš labāk patīk. Jebkurā gadījumā jums vēl sanāk vai būt centrā un kāda dāvniņa vēl ir piemirsusies saviem draugiem vai radiem vai sev, jo jūs jau daudz arī pirmo reizi, kad mēs veicām šo te aptauju, atzīmējāt, kad jums vajadzīgas būs 3 vai 5 vai 10, ja, tā kā droši dodaties, iegādājieties sev un citiem. Jo šis ir tāds vēstījums, kas faktiski ir, tas jau arī bija mans personiski, mūsu tāds kā veltījums visiem tiem, kas dzīvo no sirds uz sirdi, kas domā citādāk, kas jūt, kas saprot, kas nepakļaujas visam tam, kas notiek, jā, tāpēc tas, protams, nav kāda plašā tirāža tam nav, bet tas ir tāds tā kā... nav jau slikti, nevajag šito. mūsu kopienas standartiem atbilstoši. Priekš pirmās grāmatas, es tev teikšu, ļoti laba tirāža. Jā. Bez tam mūsu planetārie plāni jau vēl neapstājas pie šī. Mēs ceram, ka janvārī varbūt mums sanāks norganizēt arī fizisko prezentāciju. Jā, obligāti, noteikti. Tas būs klātienē, tad mēs to izziņosim, kur tas būs. Tad, protams, mēs arī aicināsim visus, kas vēlas fiziski. Varēsiet nākt visām grāmatiņām, saņemt autora autogrāfu. Par cik visu laiku ir tas, kad visu laiku cilvēki iet uz nepareiziem protestiem un neviens neko neorganizē. Nepareizajās vietās, tad mēs šoreiz mēģināsim kaut kādu šausmīgi pareizu vietu atrast. Jūs varat arī ieteikt, kur būtu tā pareizākā, lai mēs neaizšaujam kaut kur greizi un nesatiekamies nepareizi. Un vēl, protams, plānos ir izveidot studijas albumu no šīm te visām. Vienmēr sakot, plāni ir grandiozi. Tā kā, ja jūs vēlaties atbalstīt mūsu šo projektiņu, tad mēs jums esam sarūpējuši šādu Ziemassvētku tā kā dāvaniņu, tā kā veltījumu. Līdz ar to spēle var sākties. Līdz ar to, vēlreiz apsveicu tevi ar tavu pirmo garu darbu. Kā tu jūties vispār? Dīvaini. Tas nebija tā plānots. Es saku, ka nebija. Tas tā vienkārši sanāca, bet parasti jau, ko neplānot, tas arī laikam vislabāk sanāk. Jā. Tā kā visiem priecīgus Ziemassvētkus. Priecīgus Ziemassvētkus dāvana jums, mums. Lai Dieviņš jūs svētī, lai miers un mīlestība, saticība. Jā, paldies visiem, kas mūs atbalstīja. Turpinām būt kopā arī nākamgad. Priecīgus svētkus. Priecīgus svētkus.